Nav ne mazāko šaubu, ka Sony flagmaņu telefoni iznāk ar vērienīgiem uzlabojumiem. Laiku pa laikam tiek izlaisti arī labi novērtējumi vidējās klases viedtelefoni. Vasaras sākumā Sony līdz ar flagmanu Xperia 1.5 izlaida arī Xperia 10.5 vai 5. paudzes. Lai vai kā, noskaidrosim, kā slēpjas iekš šīs kastītes. Veram vaļā 5. paudzes Sony Xperia 10 kastīte, interesants un kompakts dizains, telefons, papīrīši, un viss. Nav iekļauts ne lādētājs, ne pat vads. Vai tas varētu būt jaunais trends? Tas paliek kā atvērts jautājums. Telefons rokās jūtas ļoti ērti, jo tas ir šaurs, tievs un viegls. Ļoti forši. Manuprāt, telefona kopskats ir neierasts, bet pievilcīgs. Tikko kā atvēru paciņu, nesapratu, vai manas acis un rokas spēja noticēt tam, kas ir noticis. Kā nekā esam jau pieraduši pie masīviem telefoniem, bet Japāņu dizaina idejai noteikti ir savs šarms. Telefonam ir iestrādāta 3,5 mm audio līgsta, USB Type-C ar iespējamu 30 W uzlādi. Vienā sānā ir SIM un atmiņas kartes novietne, ko var viegli attaisīt bez papildus adatiņām, bet nes cik tas ir droši. Otrā – skaļuma regulēšanas taustiņi un bloķēšanas poga apvienot ar pirkstu nospiedumu sensoru. Ekrāna priekšpusē, augšā un apakšā ir iekļauti stereo skaļuņi. Un te ir interesantākā daļa. Sony parasti asociējas ar nevainojumu skaņas kvalitāti, bet neteiktu, ka klausoties mūziku skaļiņos, es biju sajūsmā. Skaņa iznāk pliekana, bez dziļuma un trūks detaļu gan augšējās, gan apakšējās frekvencēs. Un austiņu gadījumā Sony gan ir ieviesuši tehnoloģijas kā DSII Ultimate, kas izmanto mākslīgo intelektu, lai sniegtu detalizētāku toņu atspoguļošanu, kā arī jau zināmo 360 Reality Audio. Kā Sony apgalvo, ka šī tehnoloģija pārveidos skaņu pilnīgākā telpiskā skanējumā, kas nepieviļ. Telefonam ir pilnīga ūdens necaurlaidības aizsardzība ar klasi IP68 un spēcīgs ekrāns ar Corning Gorilla Glass Victus stiklu. Aizmugurējais korpus un sānu malas ir matēts plasmas, kas šķiet gan izturīgs un ērts satvērienam. Bet paskatīsimies, kas lācītam vēderā, jeb ko Sony piedāvā tehniskajā specifikācijā. Galvenais zinējs ir processors ir Qualcomm Snapdragon 695 ar 5G atbalstu. Operatīvā atmiņa vai nu 6 vai 8 GB, iebūvēta atmiņa 128 GB ar iespēju palielināt līdz 1 terabaitam, izmantojot micro SD kartiņu. 6,1 colis OLED ekrāns, atsvaidzes frekvences 60 Hz, maksimālais spilgtums līdz pat 1000 nitiem, platleņķa kamera ar 48 megapiksliem un optisko stabilizāciju, priekšējā īpaša platleņķa un telefoto kamera ar 8 megapikseļiem, kā arī 5000 mAh baterija. Runājot par pašu procesoru, Snapdragon 695, kas nu jau ir 2 gadus vecs, neatstāja pārlieku pozitīvas emocijas attiecībā uz veiktspēju. Atsevišķas darbības, piemēram, ilustrāciju bagātas mājaslapas, kā arī citas komandas, lai pārslēgtos starp aplikācijām, liek izjust tās nevēlamās mikropauzītes. Kombinācijā ar 60 Hz atsvaidzes frekvenci kopējais telefona darbības sniegums šķiet gauss. Nemaz nerunājot par lielu resursu patērējošu spēļu spēlēšanu. Kaut kādas puzles būs labas, bet apjomīgākām nevar būt prasīgs par nemainīgi augstu kadru nomaiņas ātrumu. Toties pats OLED Triluminous displejs ir spilgts un košs ar patīkamu baltu balansu, kā arī HDR atbalsts sniedz labāku kopējās bildes kvalitāti. Mazā korpusā ir iekļauta liela baterija, kura joprojām neatbalsta bezvadu uzlādi, taču štruns ar to. Galvenais, ka pie kārtīgas noslodes no 100% telefons izlādējas aptuveni 20 stundu laikā. Tas ir lieliski. Saprotams, ka mazais ekrāns arī patērē mazāk resursu, bet wow! Domāju, ka ikdienas lietošanā mierīgi var izdzīvot 2-3 dienas bez uzlādes.
Pats uzlādes process ilgs līdz pat 2 stundām. Runājot par kamerām, jāizceļ, ka ne visi ražotāji midrangeriem iestrādā 3 jēgpilnas kameras. Parasti kā trešā tiek iekļauta, nebaidīšos teikt, mazāk zīmīgā makrolēca. Sony šim telefonam ir iekļaujuši 8 megapikselu telefoto, lai papildinātu galvenās un platleņu kameras. Papildus tam Sony ir uzlabojuši arī 48 megapikselu galveno sensoru, kas arī izmēros ir lielāks kā iepriekš. Tam ir pieklājīgs autofokus un optiskā bildes stabilizācija. Labā apgaismojumā bildes tiek pasniegts ar dabīgu izgaismojumu un dinamisku krāsu gamu. Arī redzams, ka automātiskais HDR labi balansē gaismu un lielākus ēnojumus. Jāmin, ka smalkās detaļas netiek tik labi atainotas, kā tas ir citos šīs klases telefonos, bet kopējais bilžu asums ir apmierinošs. Tumšā laika bildēm nav pārspīlēta apstrāde. Ja objekts ir tumsā kaut nedaudz izgaismots, tad tas jebkurā gadījumā tiks atainots diezgan tumšs. Ar nakts režīmu var izgaismot kadru, lai tas būtu kaut nedaudz kvalitatīvs. Rezultātā detaļas ir pieklājīgas, tāpat kā krāsu atspoguļošana. Īpaši platleņa kamerai krāsas un to diapazons ir līdzīgs galvenajai. Es teiktu, ka detaļas ir veiksmīgas, izņemot asuma zudumu bildes ārējās malās. Tumšā laikā bieži ir problēmas ar bildes apstrādi platleņa kamerām, arī šoreiz zaudējot kadra detaļas. Šeit nakts režīms arī palīdz uzlabot kopējo ainu. Telefoto kamera spēja uzņemt asākus, detalizētākus kadrus gan dienā, gan naktī. Krāsas arī šeit ir tikpat dinamiskas kā galvenajai un īpaši platleņa kamerai. Kā redzam, arī priekšējā kamera dienas gaišajā laikā sniedz salīdzinoši labu rezultātu. Protams, pikseļu daudzums šur tur ir lielāks vai mazāks, taču kopējā aina izskatās salīdzinoši laba. Protams, ar ļoti spilgtiem gaismas objektiem fonā mums noteikti cīņa, bet es domāju, midrangera telefonam mēs to varam piedot. Tumšajā dienas laikā ir grūtāk apstrādāt video materiālu, pilnīgi tums, līdz ar ko tajās vietās arī ir redzams izteikts graudainums. Bet tur, kur ir gaišāks, tur mēs varam redzēt, ka stabilizācija strādā diezgan pieņemami. Nerunāsim par pietuvinājumiem. Par selfie kameru īsti to tā gan nevarētu pateikt, jo šeit graudainums ir mazliet mazāk jūtams un mainoties apgaismojumam kvalitāte, protams, samazinās, bet netik izteikti kā galvenajai kamerai. Sony Xperia 10.5 sevī ietver pārsteidzoši ilgnoturīgu bateriju, arī nemazāk svarīgo austiņu pieslēgu vietu un neierastu dizainu, bet šādā cenu kategorijā šķiet konkurentspēja veiktspējā piedāvāt vairāk, lai gan šobrīd ar atlaides cenu telefons ir iepērkams par 399 eiro. Tādas lietas kā iepriekšējā modeļa procesoru izmantošana vai atsvaidzes frekvences nepalielināšana liek rosīties dziļām pārdomām. Kāpēc tā? Vismaz kameras veikums ir uzlabots, izņemot to, ka video joprojām nav pieejams 4K režīms. Protams, ja esi īsts Sony fans un esi par kompaktu viedierīču izmantošanu, 5. paudzes Xperia 10 gaida tieši tevi. Paldies, ka noskatījies video, neaizmirsti nospiest podziņu patīk un subscribe, lai nepalaistu aktuālākos apskatus. Tiekamies jau drīzumā!